Товарищ красноармейцы и краснофлотцы, командиры политработных, партизаны и партизанки, на вас смотрит весь мир, как на силу способную уничтожить разбойничьи орды немецких захватчиков. На вас смотрят все народы Европы, временно подпавшие под иго немецкой тирании, как на своих освободителей. Великая освободительная миссия выпала на вашу долю. Будьте же достойны этой миссии. Вы ведете войну освободительную, справедливую. Пусть в этой войне вдохновляет вас мужественный образ наших великих предков. Александра Невского, Дмитрия Донского, Кузьмы Минина, Дмитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова. Пусть осенит вас непобедимое знамя великого Ленина. За полный разгром немецких захватчиков, смерть немецким оккупантам. Да здравствует наша славная Родина, ее свобода, ее независимость. Под знаменем Ленина вперед! – 1941.–42. gada ziemā vācu ofensīva apstājās netālu no Maskavas. Vācu armija nebija gatava kara darbībai bargajos ziemas apstākļos, jo Hitlers bija cerējis ieņemt Maskavu pirms ziemas iestāšanās. Pēc Krievu pretuzbrukuma, lai glābtu Maskavu 1942. gada ziemā, vāciešu rīcībā bija 28 smagi cietušas divīzijas, pret 75 Krievu pilnībā nokomplektētām un apbruņotām divīzijām. Ģenerāļa Vlasova komandētā otrā trieciena armija bija ielauzusies tālu vāciešu aizmugurē, un tikai pēc 5 mēnešiem vāciešiem izdevās to pilnībā iznīcināt un ģenerāli Vlasovu saņemt gūstā. 1942.–43. gada ziema iezīmēja beigu sākumu, kad pēc 6. armijas kapitulācijas Staļingradā un neveiksmes Kurskas dugā vācieši vairs līdz pašām kara beigām nespēja atjaunot pilnu kaujas spēju savās armijās, un frontes līnija sāk kustēties atpakaļ uz rietumiem. Jau 1942. gada novembrī vācieši sāk runāt par leģionu izveidi, lai mazinātu cilvēku iztrūkumu frontē. Latviešu militārās amatpersonas piekrīt ar nosacījumu, ka tiks pildīts latviešu tautas prasības, uz ko vācieši atbildēja vienīgi ar pieprasījumu dibināt leģionu. 1943. gada 27. janvārī ģenerālis Šrēders paziņoja pašpārvaldei, ka vadonis ir atļaus dibināt Waffen-SS leģionu Detlandu, uz ko Valtmans atbildēja ar vēstuli, kurā bija izteikts dziļš nicinājums pret vāciešu saimniekošanas metodēm un izturēšanos pret latviešu tautu. Izvilkums no šīs vēstules. Frontes cīņa pret bolševikiem un par to iznīdēšanu nemazākā mērā netraucēja vāciešus atstāt Latvijā bolševismu spēkā un to pat padziļināt. Mums šodien vairs nav savas mājas, par ko cīnīties, jo bolševiku nacionalizācijas atstātas spēkā. Par savas tautas nākotni mēs nedrīkstējām cīnīties, jo jūs to neatļaujat pat pieminēt. Tos, kas to dara, vācu policija tūliņ met cietumos. Varbūt vēl varētu uzaicināt tautu cīnīties par kailu dzīvību, tā sakot par savu ādu. Ja bolševiki tiešām ir pie Latvijas sliekšņa, bet vai jūs to tūliņ neapzīmēsiet par ļaunprātīgu melu propagandu? Mēs katrā ziņā vairs piedzīvot baigo gadu vairs negribējām nekādā veidā. Tas jau. Un tad mēs tā domājam, tā kā tas Adolfs un tur pasludināja, ka atļauj dibināt leģionu, nevis pavēl dibināt leģionu, bet atļauj dibināt leģionu. Un atļāva, organizācija bija tāda, mobilizācija darbam Vācu armijā, kā izpalīgi. Un tai pašā laikā atļauj dibināt leģionu. Mums bez skaļiem rakstiem, mums nebija nekāda maz sazināšanas līdzekļi, vienkārši tautā bija skaidri un gaiši. Iesim, nesadalīsimies pa friču daļām, iesim kopā visus leģionā, pamatā. Tādu mēs domājam.
Kaut gan mēs zinājām, ka tas ir nelikumīgi, tā mobilizācija, viņi to nedrīkstēja darīt. Bet mēs gājām, mēs pakļāvāmies, jo pavēstis mēs saņēmām. Valdmans pilnībā noraida iespēju par brīvprātīgo pieteikšanos leģionam, bet ja notiks mobilizācija, tad Latvija ir jāatgūst neatkarība. 1943. gada 10. februārī Hitlers izdod pavēlu uzstādīt latviešu SS brīvprātīgo leģionu. Vienības lielums ir atkarīgs no rīcībā esošā latviešu vīru skaita. Vienīgais, kas traucēja vāciešiem, bija ģenerāldirektori, kur 27. janvāra sanāksmē bija izvirzījuši sekojošus noteikumus. Pirmkārt, dot latviešu tautai noteiktu politisku cīņas mērķi, kā arī garantīs, ka latvieši tiešām cīnās par brīvu un neatkarīgu Latviju. Otrkārt, nekavējoties pārtraukt nacionāli noskaņoto latviešu vajāšanu un atbrīvot no apcietinājuma visus par nacionālo darbību arestētos un ar tiesu sodītos latviešus. Treškārt, atdot agrākajiem īpašniekiem visus viņu lielnieku valdīšanas laikā nacionalizētos īpašumus. Ceturtkārt, pielīdzināt latviešus vāciešiem uztura, algas, apgādes un tiesību ziņā. Pēc šīs apspriedzes sekoja citas, kuru laikā viņi tomēr piekrita leģionu izveidošanai uz minimālajiem noteikumiem. Pirmkārt, leģionu vadīs tikai latviešu virsnieki, leģionu komandēs ģenerālis Bangerskis, leģiona štāba priekšnieks pulkvedis Silgailis. Otrkārt, katram iesauktiem latvietim ir tiesības pašam izvēlēties dienesta veidu. Treškārt, leģions piedalīsies kaujās tikai austrumu frontes ziemeļu sektorā. Ceturtkārt, uzturs, atalgojums, formas, aprūpe un tiesības ir līdzvērtīgi vācu armijas karavīriem. Vairākās avīzēs parādījās uzsaukumi iedzīvotājiem un paziņojumi par brīvprātīgo pieteikšanās sākumu. 19. martā oficiāli izsludināja brīvprātīgo reģistrāciju Rīgas un Madonas apkārtnē. Tika reģistrēti pēc iespējas vairāk brīvprātīgo, bet iesaukti tikai tie, kas bija palikuši pāri pēc kārtības dienesta izveidošanas. Tikai, kad sākās brīvprātīgo iztrūkums, tika veikta obligātā iesaukšana. Leģionā varēja iestāties āriešu rasei piederīgie Latvijas pilsoņi vecumā no 17 līdz 45 gadiem, kas nav īsāk par 1,68 m. Visi leģionāri deva svinīgo solījumu. Dieva vārdā svinīgi apsola cīņā pret bolševismu vācu bruņoto spēku virspavēlniekam Adolfam Hitleram neierobežot paklausību un, kā drošsirdīgs karavīrs, būšu vienmēr gatavs par šo zvērestu atdot savu dzīvību. Pirmos 1000 vīrus, kas pieteikušies leģionā un devuši svinīgo zvērestu, neapmācītus nosūta uz fronti. Te bija pirmie 1000 brīvprātīgi, kas bija pieteikušies Latvijas brīvprātīgā SS leģionā, kurus rezultātā nosauca par Melno 1000. 15. ieroču grenadieru divīzija. Kaut arī tā nebija pirmā militārā vienība leģionā, tā bija pirmā pilnībā nokomplektētā divīzija. Tā sastāvs svārsties ar 14 800 vīriem. Biežāk gan faktiskais karavīru skaits bija mazāks. Divīzija formē no mobilizētajiem vīriem. Uz fronti nosūta slikti apmācītu un vāju bruņotu. Kara beigu periodā pēc kaujas pie Veļikais upes tika nosūtīta uz Vāciju pārformēšanai un turpināja kaujas jau Vācijas, nevis Latvijas aizstāvēšanā. Otrā brigāde, 19. divīzija. Pirmā oficiālā latviešu vienība leģiona sastāvā bija 2. latviešu brigāde, kas pēc Himlera iniciatīvas tika izveidot uz 2. motorizētās SS brigādes un 2 latviešu kārtības dienesta bataljonu bāzes. Pirmais papildinājums bija Melnais 1000. Vēlāk brigāde pārveidoja par 19. divīziju, kura vācu atkāpšanās laikā palika Latvijas teritorijā un turējās Kurzemes katlā līdz pat kara beigām. Latviešu leģionāri tika iesaistīti kaujās ziemeļu sektorā. Visu, ko piedzīvoja vācu armija šajā frontes apgabalā, piedzīvoja arī latvieši. Ir daudz pozitīvu piemēru par latviešu darbību. Atrodoties Volhovas frontes sektorā, 2. latviešu brigāde bija nostiprinājusies Purvainā apgabalā, un 6 mēnešu garumā no 1943. gada māja līdz 1944. gada janvārim piedalījās aktīvā kara darbībā veicot izlūku uzbrukumus. Latvieši bija ļoti labi nostiprinājušies, pārveidojot Puro vidū slikti būvēts nocietinājums par īstu cietoksni. Šis fakts, diemžēl, sekmēja vēlāko frontes pārāvumu šajā rajonā.
Pēc neliela veiksmīga uzbrukuma Krievi šajā frontes apgabalā koncentrēja savas rezerves, jo noturēja to par vācu pēcuzbrukuma sākumu, un vēlāk, sākoties Krievu uzbrukumam 1944. gada 14. janvārī, šajā vietā koncentrējās viens no galvenajiem uzbrukuma ceļiem. Pēc šī masīvā uzbrukuma latviešiem bija jāpiesedz vācu atkāpšanos, kas nozīmē konstantas sadursmes ar sarkano armiju. 1944. gada vasarā frontes līnija sasniedz Latviju. 15. divīzija tika nosūtīta uz Vāciju, bet 19. turpināja kaujas atkāpjoties caur Lietuvu Kurzemes virzienā. Kopā ar viņiem tur dodas vācu ziemeļu grupas 16. un 18. armija, 15. un 19. artilērijas pulks un 4 policijas bataljoni. Pavisam Kurzemes cietoksnī nonāk 32 kaujās smagi cietušas divīzijas, kurām būs jāiztur 6 Krievu uzbrukumi. Pirmais uzbrukums sākas 15. oktobrī. Krievu tanki nespēja stāties pretī latviešu artilēristiem, un tiem nākas vairākas reizes pārgrupēties. Katrs metrs zemes sarkanajai armijai dodas ar lieliem zaudējumiem, un, ja vācieši cīnītos tikpat drosmīgi kā latvieši, tad teritoriālajie ieguvumi Krieviem būtu vēl dārgāki. Šāds musturs saglabājās cauri visām 6 kaujām. Krievi uzbruk, latvieši cīnās, vācieši atkāpjas. Kamēr cietokšanas sienas pamazām saruka, tā iekšienē vācieši terorizēja zemniekus, atņemot tiem pārtiku un mājas. Par nepakļaušanos ik viens tika uz vietas nošauts. Pēc 6. kaujas, kura beidzās 1945. gada 30. martā, un kur latvieši brīnumainā kārtā noturējās, neskatoties uz vairākiem frontes pārāvumiem, frontes līnija bija apstājusies pie robežas Jūrmalciems, Priekuļi, Pampāļi, Saldus, Grenču, Radziņciems, Klapkalnciems. Pēc 6. uzbrukuma sarkanās armijas darbība aprobežojās ar aviācijas uzlidojumiem Liepājai, līdz pat Vācijas armijas kapitulācija 1945. gada 8. maijā. Īpaši sveicienus sūtu tiem Latvijas bruņoto spēku locekļiem, kas pat labam aizstāv mieru dažādās misijās, dažādās zemēs, Irākā, Afganistānā, Kosovā un citur. Lai Dievs sargā jūs un lai pārved jūs visus sveikus mājās. Es vēlos arī sveicināt šai dienā visas karavīru un virsnieku ģimenes, viņu sievas un viņu bērnus, viņu dzīves biedrus, viņu mātes un tēvus, kas viņus izaudzinājuši. Paldies, ka jūs atbalstiet savus karavīrus, un es aicinu visu tautu. Arī mēs būsim lepni, mēs visi par saviem bruņotiem spēkiem atbalstīsim savus karavīrus. Viņi ir gatavi par mums atdot savu dzīvību. Par mums, kā tautu un par valsti.